Nu, lūk, un tagad es gribētu nodemonstrēt dūdu skaņu uz Artūriem mikrobrūdu sintezatoru un mazliet arī par to nedaudz pastāstīt. Tas ir tāds patch, kuru es pats, godīgi sakot, nejauši pirmsākumos atradu. Un ir arī iepriekš man arī video, kur tas ir realizēts, kā skaņas izejas avots ir vecais elfa magnetofons, kurš tiek izmantots kā pastiprinātājs. Tur ir citas skaļrunas, un tas skaļrunas apmēram ir šāda veida. Šāda veida skaļrunas. Kurš tad arī ir šajā te magnetofonā un tāda tipa papīra skaļrunas. Un veidojās šīs skaņas, bet nav obligāti tāds skaļrunas vajadzīgs, dar arī normāls tums un normāla izēja. Nu, tā kā tas ir šobrīd. Un, lai mēs pievienot efekts, mums ir šis te efekta procesoriņš, kurš mums dos to halles reverberācijas efektu. Nu, lūk, pats skaņa ir, lūk, šāda. Kas ir jāatcerās? Viena lieta, ko es izmantoju? Es izmantoju Triangle Sound, jeb skaņu vilni. Viņš ir ne līdz galam, bet tieši pa labi pagriezts uz Artūrī mikrobrūdu. Sawtooth ir līdz galam, modifikācija pašreiz ir nogriezta, un Square Wave arī līdz galam, līdz pilnam skaļumam, viņa augšējā poga arī līdz galam pa labi. Un mainot šos te parametrus, protams, mainās skaņa. Nu, lūk, tātad šeit nevajag no šī pirmā suboscilatora ar nekas nav atkarīgs. Viņš tikai kropļos skaņu. Tātad Sawtooth bez jebkādām modifikācijām pilns, Square Wave, atvainojos, ir līdz pilns, un augšējais arī pilns ir tātad, modifikācija līdz pašam pulsam. Šis ir tikai pa labi, un šis ir tikai pa labi. Un šis arī tikai pa labi. Šeit ir filtrs, Es gribētu teikt, ka šeit ir arī, kas vēl viena lieta pie šādām skaņām, ir ļoti jāklausās. Jādzird īstas dūdas, kaut vai viens no veidiem un jāmēģina viņš atdarināt. Un tad uz envelopu arī mazliet ir jāpabīda. Pirmais, tātad attack, un pēdējais release ir, mazliet uz priekšu jāpīd. Tas ir jāpaklausās. Otra lieta, kas ir, ko es gribu parādīt, noņemšu halli. Šeit skaņai jābūt tādai, it kā viņa pielīp un atlīp. Tā ir tā dūdas skaņa. Apmēram tā to varētu. Tad jāatcerās, ka dūdām nav sinusoidāla vibrācija, bet šajā gadījumā
kvadrātiska. Un to vibrācijas ātrumu tad jāpaskatās, teiksim, man varētu būt viņš uzgriezts uz kaut kādiem ne 12, bet uz 2:03. Ja pēc pulksteņa cipernītes skatītos, tad envelope amt ir pilnīgi līdz galam. Tas ir tas patch mans. Un galvenokārt ir jāstrādā ar šīm divām lietām. Priekš tam ir pitch bends, ja? Un modvils. Šādi. Drīkst arī šādi darīt. Tad tas ir visas tās pamatlietas, kas ir jādara, lai, teiksim, dabūtu šo te dūdu skaņu. Nepietiks tikai ar vienu tembru, būs arī jāprot to spēlēt. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Nedrīkst būt ļoti lēni piebraucieni, jābūt viņiem ļoti ātriem. Un tā tālāk. Tā ir dūdu skaņa uz Artūrija mikrobrūta sintezatoru. Un tagad tiem, kam ir Artūrija mikrobrūta sintezators, var paši mēģināt viņu iepraktizēt uz savu sintezatoru. Nav nekā sarežģīta. Man tā vismaz liekas, bet, pamēģiniet, varbūt kaut ko dabūsiet arī.